Šodien ir 03.08.2025. Nu, kā es pamodos, bija sapnis, bet tukša galva. Izlasīju ikdienas pārdomas kalpot. Kalpot. Nu, es jau tur izgudroju, zini, jo kalpot, zini. Nu, es jau kalpoju. Es kalpoju pa saimnieku, un es novilku domuzīmi hobijs. Kalpot, domuzīme, hobijs. Tā es izdarīju, jo man patīk, es esmu 06, 07, 77, man patīk atslēgt durvis. Un par to vēl ko varētu zināt, man vispār lasīt nepatīk, ir arī, jālasa, šodien labi, tur maz kaut kas ko lasīt, bet ir citur jālasa, Pentera jālasa, arī man īziņa sūta un jālasa, lasīt nepatīk, bet laikam tas ir tas, kad man vajadzētu kalpot un ierunāt tekstu. Noteikti, ka tas ir, tāpēc tā domāts. Bet, zinu, kāpēc kaut ko darīt šodien, ja to var nedarīt šodien, un varēs jau kaut ko darīt. Varbūt nomirs un nevajadzēs darīt, saprotim. Man tā ir ar kalpošanu. Es te jau gribēju, jo es zinu, ka man vakardienas tēma patika. Pateicība, mīlestība. O, tas man patīk. Pateicība, mīlestība. Un vēl, kas man ļoti patika, kas man ir kalpot. Es iepriecinu cilvēkus, man tā pateica viena sieviete, un tāda kalpošana man patīk, iepriecināt cilvēkus. Un, zinu, pats esmu komentātors, un es vēl iepriecināt cilvēkus varu. Tā, jo, kalpot, zinu. Tukša galva, uzreiz man tukša galva, jo es jau te visu kaut ko domāju, es skatos te pa indiešu tām kastēm. Zinu, sākumā domāju, ka esmu Dieva mīluļu kastē. Jo, ja nav jāstrādā, kā to var izskaidrot. Un tad jau, zinu, bet nedrīkst jau kaķē zūsām raustīt. Bet, kāds tur Dieva mīlulis? Ja mans brālis ir Dieva dēla pusbrālis, tad es esmu Dieva dēla pusbrāļa brālis. Kaut kas jau tur pie Dieva kastēm esmu. Bet tās laikam arī vai mīlulis, vai kaste. Jo kāpēc? Kur es kalpoju, es tikko atcerējos, to es tieši gribēju teikt, jo neviens jau tik ilgi neskatīsies. Es kalpoju savai karalienei, Es viņu iepriecinu visu laiku. Un par to mani labi baro mani, atļauj filmēt man raidījumu siltumā. Un es jau domāju būt neatkarīgs domāju būt, tad man ir jāstrādā. Bet varbūt labāk kalpot un nestrādāt. Nezinu, par to es aizdomājos. Es jau gribēju būt neatkarīgs šo pavasari, gribēju braukt uz tām līgām. Es jau pieaugu mašīnai, visu biju izdomājis, jau visu, lai tik nekalpotu. Bet Dieva griba bija tāda, un es izplēsu no konteksta, speciāli izplēsu. Dievs mani mīlēja pietiekami. Tā tur rakstīts ir kalpot, un iekšpusē rakstīts atvainojiet. Pateicība, mīlestība. Dievs mani mīlēja pietiekami, lai es turpinātu kalpot savai karalienei. Tā tas ir. Viņš mani mīlēja pietiekami. Viņš man pateica, kām tev tur mocīties ar to niķi kopā, jo es biju izmēģinājis aizbraukt
nu, zini, ziemā aizbrauc, nu, viena gulta tur, kur bišķīt silts ir. Nu, tā ar drēbēm iemetos blakus. Un, zini, nu, kamēr vēl normāli iekapājas, nu, normāli, zini, es prātā domāju, nu, varbūt labāk ir nekā kalpot karalienei. Te ir niķi kopā, bet no rīta es pamožos, viņš jau, nu, niķis ir niķis, kas niķi zina, tas niķi zina. Un tad kaut kā es padomāju, labāk kalpot varbūt karalienei, bet gribās jau saņemties, gribas būt neatkarīgam un patstāvīgam, gribās kalpot cilvēkiem, taisīt tos zobus, un līdz ar to, ja es kalpotu cilvēkiem un taisītu zobus, es iegūtu mazu neatkarību, bet ne tik lielu, kā es kalpoju karalienei. Un noteikti Dievs mani mīlēja tik ļoti mani mīlēja, kad sagrozīja, nu, tiešām tur bija pirksts, augstākā spēka pirksts. Es sāku iet uz revolucionāru sapulcēm. Un vēlāk, Dievs mani tā mīlēja, ka es turpināju iet. Lai gan izvilinātājs neturpināja iet. Ot, tā tas notiek. Ja Dievs mani mīl pietiekami. Ot, tā tas ir. Un, nu, ko es turpināšu? Protams, ka ir vajadzīga mazliet neatkarība, ir vajadzīga. Es jau teicu iepriekšējos raidījumos, man ir darbs. 5. datums, šodien ir 3. datums. Tas sanāk, es vēl rītā varu uztaisīt to darbu, rītā. Es jau tu pielēju ūdeni, nu, tas ir tā darba specifika, DVD Laurencio, tas ir pie darba specifikas. Šeit ir ļoti nopietns Latvijas Republikas, tur tā, Latvijas Republikas raidījuma komentātors Lauris Nikolājevs ar pseidonīmu DVDR Laurencio. Dievs mani mīlēja pietiekami kalpot. Un es kalpošu karalienei, turpināšu kalpot, jo zobus jau var vienmēr taisīt taču. Viņi taču visu laiku krīt ārā. Kalpot nav tik viegli, zinu. Kā? Ja no kalpa amata mani izdzīs ārā āksta. Es iepriecinu savu karalieni, mani pēkšņi izdzen ārā. Nu, piemērs, tik ilgi neviens neskatīsies. Man viss izglirot. Paņem mani cita karaliene, piemēram, un iemet cietumā un agus rauj nost. Kāda tur vairs kalpošana? Veco, jaunā. Tā tas ir. Ja netic man, paskaties troņu spēles. Tā. Tāpēc es turpināšu kalpot. Darbs nav grūts, bet atbildīgs. Pie reizes kalpojot karalienei, es varu arī pakalpot par saimnieku. Nu, man ir atslēgas, es zinu kodus, es māku veikalā nopirkt. Nu, es esmu sagādnieks, nu, es esmu racionalizācija. Es māku sagādāt visu kaut ko, aizvest visu kaut ko. Un ja man kļūst ļoti grūti kalpot, ja ļoti grūti man kļūst kalpot ziemā, ja es neiemācīšos braukt ar autobusu vai ar kājām iet, es remontēšu savu mašīnu. Tā es darīšu. Nu, tā kaut kā es darīšu. Sveiciens Mārim Medniekam. Kalpot, tas ir nav grūti, bet atbildīgi. Ļoti atbildīgi ir kalpot. Jo ir dažas bīstamas lietas visādas, ir bīstami kalpot vispār. Jo Dievs mani mīl pietiekami, un es iepriecinu cilvēkus. Tas ir mans kalpu darbs, jo es jau piedzimu kā kalps, mans tētis bija kā kalps, un es esmu kalps, tik galvenais ir saimnieks, kam kalpot.
Slēgtā reklāma, DVD ir Laurencija.